Pašlaik atrodos Priekuļu pagasta Liepiņās 2. Šīs mājas iedzīvotājus šķir vien daži metri no dzelzceļa sliedēm. Ar šo situāciju bija samierinājuši aptuveni 70 gadus. Sliedes tuvu mājai, kā arī mašīnas, šosejas, pa kuru brauc mašīnas. To jau varētu pieciest, taču Latvijas dzelzceļa biedrība vēl šeit uzbūvēs vēl 2 dzelzceļa sliežu posmus no Jāņmuižas līdz 103 kilometram, kā arī uzbūvēt Dežurantu būdiņu, lai uzmītu vilcienus šajā apmaiņas posmā, kad vilcieni var mierīgi pārmanīties platībā. Tā kā šeit Ogu ģimene ir nesen uzbūvējusi sēdu, kā jau jūs redzat. Tajā stūrī, kur jūs redzat, Latvijas dzelzceļa biedrība vēlas būvēt šo Dežurantu būdiņu. Es domāju, ka tas tiem tomēr nav diezko cilvēciski, jo šī ir Ogu ģimenes teritorija. Dosimies aprunāties ar šīs mājas iedzīvotāju Cīti Odziņu. Ko jūs domājat par šo situāciju? Es domāju, ka nav tiesību nevienam jaukt manu sētu. Ja kāds grib, lai taisa to būdu aizsētas. Un vai jūs samierināsieties ar to, ka šeit būvēs vēl 2 dzelzceļa sliežu posmus? Nē, es nesamierināšos ar šo situāciju. Bija doma riskēt un iet uz tiesu, bet tas būs tikai atkarīgs no viņu situācijas, un tas būs tikai laika jautājums. Esmu vērsusies policijā un Latvijas dzelzceļa biedrībā. Paldies par informāciju un lai jums izdodas panākt taisnību. Lai noskaidrotu, kas īsti ir noticis, mēģināsim sazvanīt Latvijas valsts dzelzceļa biedrības vadītāju sekretāri Noru Pēdiņu. Labdien, šeit jūs traucējumi tautas balss. Ir situācija, ka pie Priekuļu pagasta Liepiņām 2 būvēs vēl 2 dzelzceļa sliežu posmus. Kā jūs šo varētu izskaidrot? Ir ievilmīgi un uzpūtīgi, un no mušas uzpūš ziloni. Atvainojiet, bet es nevaru komentēt šo situāciju, jo jāparaksta daudz dokumentu. Un mans darba laiks drīz beigsies. Visu gaišu. Jā, kā redzat, Latvijas dzelzceļa biedrības vadītāju sekretāru Noru Pēdiņu neko daudz nevarēja paskaidrot. Sintīs Pruģāne, Kristīna Ločmile, Tautas balss.